No tumsas iznirst nezināmā, zinkārīgā un dīvainā spoku pirksti. Šie pirksti kalpo tikai tam, lai ievilinātu mūs draudošā bezdibenī, kas liek mums samierināties ar noslēpumu vajājošajām atbalsīm, kuras nekad netiks atrisinātas. 20. numurs. Britu muzejā atrodas neticams, noslēpumains sens artefakts. Tas tagad ir kļuvis par atslēgu, lai atklātu īpaši jutīgu jaunu tehnoloģiju, kas cerams varētu palīdzēt diagnosticēt cilvēku slimības un pat atklāt bioloģiskos draudus drošības pārbaudēs. Visas šīs īpašības izklausās pārāk specifiskas un maģiskas, lai būtu patiesas, taču tieši tādas raksturojuma iezīmes Smithsonian žurnāls piedēvēja krāsainajam noslēpumam, kas ir Romas likurga kauss. Pirmajā acu uzmetienā tas izskatās kā jebkurš cits grezens stikla biķeris. Vēl viens romiešu stikla mākslas meistardarbs, kas attēlo kādu leģendāru ainu. Šajā gadījumā smalki ieaustie zelta elementi attēlo karaļa Likurga, vai kā daži saka, Likurga no Trāķijas stāstu, kurš redzams sapīts nežēlīgos vīnogulājos. Atklājot šo biķeri, arheologi uzreiz atklāja tajā noslēpumu, kas kļuva acīm redzams uzreiz. Sākotnēji kauss izskatās kā nefrīta zaļš, īpaši, ja tas tiek apgaismots no priekšpuses. Bet, kad to apgaismo no aizmuguras, notiek kaut kas patiesi dīvains. Krāsa mainās, it kā pēc brīnuma. Tā pārvēršas koši sarkanā, brīdinājuma krāsā, šķidruma tonī, kas mūs uztur dzīvus. Tieši šī ļoti mulsinošā mīkla zinātniekus mulsināja gadu desmitiem. Galu galā, pēc ilgstošiem pētījumiem, Likurga kauss 1950. gadā tika nodots Britu muzejam, taču tā stāsts vēl nebija beidzies. Nākados 40 gadus biķeris palika analīzes un izpētes objekts, jo eksperti centās atrast ticamu izskaidrojumu tam, kāpēc tā krāsa mainās tieši šādā veidā. Atbilde tika rasta 1990. gadā. Pētniekiem no Anglijas izdevās iegūt lauskas no salauztiem fragmentiem, kurus viņi pētīja zem mikroskopa un atklāja kaut ko patiesi ievērojamu un varbūt pat nedaudz biedējošu. Romiešu amatnieki bija nanotehnoloģiju pionieri. Izrādās, ka šīs kausa darinātāji bija piesūcinājuši stiklu ar sīkiem sudraba un zelta gabaliņiem, kas sasmalcināti līdz pat 50 nanometru diametrā. Tas ir mazāk nekā 1/1000 daļa saules graudiņa lieluma. Maisījums bija precīzs un apzināts, kas liecina, ka romieši precīzi zināja, ko viņi dara. Izrādās, ka senās civilizācijas atkal bija soli priekšā mums, kā tas vienmēr ir bijis. Viņi izgudroja nanotehnoloģijas vairāk nekā 1000 gadus pirms mūsdienu zinātne vispār apsvēra šo jēdzienu. Numur 19. 2011. gada 11. martā Japānas dziļvagas iedzīvotāji piedzīvoja nepatīkamu pamošanos. Zemestrīce ar satriecošu 9,1 magnitūdu notika pie Honshu ziemeļaustrumu krastiem, izraisot milzīgu tsunami, kas sasniedza krastu tikai 30 minūšu laikā, sagrāva jūras aizsargmūrus un nākamajās dienās atspējoja 3 kodolreaktorus. Tas kļuva pazīstams kā 2011. gada Tohoku zemestrīces un tsunami notikums. Tā bija katastrofa, kas nolīdzināja mājas, iznīcināja zemi, atspējoja elektroapgādi un prasīja tūkstošiem un tūkstošiem dzīvību. Tika reģistrēti 15,899 bojāgājušie, 2526 cilvēki pazuduši bez vēsts un vairāk nekā 6000 ievainoti. 123,000 māju sabruka un vēl miljonam tika nodarīti bojājumi. Tsunami, kura augstums sasniedza 12 pēdas un ātrums 500 jūdzes stundā, bija atbildīgs par lielāko daļu postījumu. Tie, kuru dzīvības šausminošais notikums saudzēja, palika bez mājām, pārtikas un ar šausminošu ainu, kas uz visiem laikiem iespiesta viņu atmiņā. Līdzās šī intensīvā traumatizējošā notikuma vīzijām, statistikai un postījumiem slēpjas noslēpums, kas izaicina jebkādu izskaidrojumu. Tas bija noslēpums par it kā spoku parādīšanās vilni un neizskaidrojumiem sastapšanās gadījumiem, kas sākās pēc tsunami radītās iznīcības. Tieši tad, kad dzīve piekrastē sāk atgriezties ierastajās sliedēs, sākās dīvainās parādības. Taksometru vadītāji visvairāk skartajās teritorijās, piemēram Sendai vai Ichinomasaki, ziņoja par dažiem satraucošiem stāstiem. Vairāki vadītāji apgalvoja, ka viņi uzņēma pasažierus, kuri noslēpumaini pazuda brauciena vidū, pat nesasniedzot galamērķi. Bieži vien pasažieri bija norādījuši adreses, kas vairs neeksistēja rajonos, kurus bija iznīcinājis tsunami.
Pēc tsunami taksometra vadītāji ziņoja par biedējoši augstiem aizmugurējiem sēdekļiem un mulsinošām sarunām ar šiem rēgainajiem pasažieriem, bieži pabeidzot maršrutus pat tad, kad pasažieri bija pazuduši. City iedzīvotāji redzēja tsunami izmērcētas figūras, priekšmetus, kas pārvietojās neizskaidrojami, un elektroniku, kas uzvedās dīvaini. Neskatoties uz skeptiķu apgalvojumiem par PTSS, iedzīvotāji palika pie saviem stāstiem, atstājot pārliecinošu un biedējošu noslēpumu. 18. numurs. Palmira, senā Palmu pilsēta Sīrijas tuksnesī, bija nozīmīgs tirdzniecības un kultūras centrs, kā arī oāze zīda ceļos starp Āziju un Eiropu. Iekļaujot savu unikālo vietējo kultūru Romas impērijā, vēlāk tā ieguva neatkarību karalienes Zenobijas vadībā, izveidojot Palmirēnas impēriju, anektējot daļu Austrum Romas impērijas teritoriju. Pilsētas arhitektūrā atspoguļojās Mezopotāmijas, semītu, levantes, persiešu un islāma mantojuma sajaukums. Neskatoties uz plašajiem ierakstiem, divi jautājumi ilgi mulsināja vēsturniekus. Kā 100 000 cilvēku izdzīvoja tuksnesī un kāpēc pilsēta tika uzcelta tieši tur? Norvēģu un Sīrijas pētnieki atrisināja šos noslēpumus 2000. gadu vidū. Viņi atklāja, ka sausā stepe kādreiz bija zaļa, pateicoties ūdens rezervuāriem Palmīrā un apkārtējos lauku ciematos. Šīs kopienas savāca apmēram 6 colu gada nokrišņus, izmantojot kanālus, lai apūdeņot lauksaimniecības zemes, nodrošinot stabilu pārtikas apgādi. Pilsētas atrašanās vieta bija stratēģiska, nevis nejauša. Tā nodrošināja alternatīvu upju maršrutiem, kurus kontrolēja valstības, kas iekasēja augstus nodokļus. Persieši vai parti dominēja austrumos, bet romieši rietumos. Ceļotāji, kuri vēlējās izvairīties no šiem pārmērīgiem upju nodokļiem, šķērsoja tuksnesi. Redzot šo tendenci, stratēģiski domājoši cilvēki izveidoja Palmīru kā beznodokļu tirdzniecības centru un atpūtas pieturu, kas būtiski veicināja senatnes labklājību. Šo noslēpumu atrisinājums padara Palmīru par, citēju, skaidri nolasāmu vēstures liecību. 17. numurs. Dīvaini un noslēpumaini notikumi nav ierobežoti tikai ar baznīcām, debesīm vai apkārtnes ēnām. Šie biedējošie atgadījumi var notikt jebkur, un ik viens var kļūt par to liecinieku. Vismazāk gaidītā vieta, kur varētu notikt neizskaidrojams gadījums, tomēr būtu kosmosa centrs. Tas, ka to novēro oficiāls darbinieks, pārsniedz ticamības robežas. Tomēr 1986. gadā tieši tas arī notika. Tā bija vējaina nakts Hjustonā, Teksasā, un tumsa pārklāja NASA Johnsona kosmosa centru. Vakara darbu beidza NASA arhīvists Franks Šovs, kurš tikko bija beidzis savu maiņu un devās uz savu automašīnu stāvlaukumā. Bija pagājusi diezgan neievērojama diena birojā. Tomēr Šovam viņa diena tūlīt kļūs daudz interesantāka, taču ne tā, kā viņš būtu gaidījis, jo tuvojoties savai automašīnai, arhīvists apstājās, pamanot, ka kaut kas kustas viņa redzesloka malā. Viņš pacēla galvu augšup, saskaņojot skatienu ar milzīgās Johnsona kosmosa centra ēkas augšdaļu. Viņš samiedza acis, skatoties uz kaut ko tādu, kas lika viņam pār muguru pārskriet drebuļiem, un vēlējās kaut būtu ātrāk iekāpis savā automašīnā. Pašā augšā atradās skats, kas radīja tikai un vienīgi šausmas. Tas bija nekad iepriekš neredzēts radījums, liels un ogrimelns kā nakts. Tam bija milzīgi sikspārņa spārņi, kas atgādināja gargoilu. Sastingis panikā, Šovs nespēja darīt neko citu, kā tikai skatīties uz to. Bija sajūta, ka visi viņa murgi bija materializējušies tieši viņa acu priekšā, un ar tiem saistītās bailes pārņēma visu viņa būtību. Radījums šķiet pamanīja Šovu, un tā caururbijošās acis sastapās ar viņējām. Arhivārs vēlāk apgalvoja, ka viņam šķitis it kā garguļa baudītu paniku, ko tā bija izraisījusi. Tad būtne izplēca savus spārnus un, izdodot sprakšķošu skaņu, aizlidoja nakts tumsā. Pagāja vēl vairākas minūtes, līdz vīrietis spēja pietiekami nomierināties, lai varētu kustēties. Viņš trīcēdams iekāpa savā automašīnā un sāka ceļu uz mājām. Mājās ģimene gaidīja viņa atgriešanos. Viņš ieradās vēlāk nekā parasti, kas ģimenē radīja satraukumu. Kad Šovs bija ieradies mājās, viņi uzreiz saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Šovs bija bāls un bez elpas, un drīz viņš sāka stāstīt visu neticamāko stāstu, ko viņi jebkad bija dzirdējuši. Protams, ģimene viņam neticēja un domāja, ka viņš noteikti ir pārpratis to, ko bija redzējis. Kopā viņi nolēma, ka viņam nevajadzētu nevienam stāstīt par redzēto, un Šovs turēja savu vārdu, cenšoties izdzēst to nakti no savas atmiņas. Tomēr mocīts ar domām par šo briesmīgo būtni, viņš uzticējās draugam, kurš bija arī viņa uzraugs.
Sagaidīdams, ka viņu tūlīt pat atlaidīs no darba, šovs tā vietā tika patīkami pārsteigts par saņemto atbildi. Uzraugs viņam teica, ka viņš nav pirmais, kurš ir redzējis garguļu. Tiek apgalvots, ka lieta jau bija atvērta pēc iepriekšējas garguļu parādīšanās, un 2 apsarbu neizskaidrojams bojā ejis kosmosa centrā. Šovs jūta atvieglojumu, taču fakts, ka viņš nebija traks vai nebija iztēlojies šo būtni, radīja virkni jaunu jautājumu un lielākus riskus. Ko viņš un citi liecinieki redzēja Hjūstonā? 16. numurs. Nekanona grāmatās, 1. un 2. Makabeju grāmata, mēs uzzinām par Makabeju sacelšanos, nozīmīgu notikumu, kas Bībeles kontekstā apraksta seno Jeruzālemi helēnisma laikmetā. 1. Makabeju grāmatā, 1. nodaļā, 33. pantā mēs atrodam šādu fragmentu. Tad viņi nocietināja Dāvida pilsētu ar lielu, stipru mūri un spēcīgiem torņiem, un tā kļuva par viņu cietoksni. Vēsturnieki, kuri ir analizējuši dažādus Bībeles notikumu aspektus, ir nonākuši pie uzskata, ka šis fragments attiecas uz Akras celtniecību un izveidošanu. Tieši šis veidojums, svešas apspiešanas simbols, kļuva par konflikta epicentru sacelšanās laikā, kad jūdu sacelšanās nostājās pret Seleikīdu varu un helēnistisko ietekmi. Sacelšanos vadīja Jūda Makabejs un viņa brāņi, kuri vēlējās atgūt reliģisko brīvību. Akrās klātbūtne bija atgādinājums par svešu varu un reliģisko vajāšanu, un tās iznīcināšana kļuva par izšķirošu brīdi jūdu autonomijas atjaunošanā. Akra, kas nozīmē cietoksni, to dibināja grieķu valdnieks Antiohs Epifāns, Seleikīdu impērijas valdnieks, pirms to ieņēma Jūda un pēc tam iznīcināja. Tieši šis notikums un uzvara ir ebreju svētku Hanuka centrālais notikums, atzīmējot 2. tempļa atkārtot iesvētīšanu. Vēsturnieki un skaidrotāji, tāpat kā par daudzām citām Bībelē minētām pilsētām un vietām, uzskatīja, ka Akra patiešām pastāvēja un atrodas drupās nezināmā vietā, visticamāk apbūvētā teritorijā. Tā kā precīza Akras atrašanās vieta bija diskusija objekts zinātnieku un arheologu vidū, sākās leģendārās cietokšņa meklējumi, un Jeruzālemē tika veiktas dažādas izrakuma ekspedīcijas, cerot, ka tiks atrasti kādi pierādījumi. Ilgu laiku tika uzskatīts, ka šis aizmirstais vēstures fragments atradās pilsētas dienvidaustrumu daļā, netālu no tempļa kalna. Aizsargu mūru fragmenti, keramika un citi artefakti liecināja par to, taču izrakumi pēc izrakumiem neatklāja drupas, kas to apstiprinātu. Akras atrašanās vietas noslēpums vairāk nekā gadsimtu mocīja vēsturniekus, un katra neveiksmīgā ekspedīcija mazināja cerības to jebkad atrast, un lika viņiem apsvērt, vai 2 avoti, kas runā par Akrā, Makabeju grāmata un Jāzepa Flāvija raksti, norādīja uz pareizu cietokšņa atrašanās vietu, liekot domāt, ka tas atradās Dāvida pilsētas robežās. Izrādījās, ka tie nebija precīzi. Negaidīti, pēc tam, kad bija zaudēta jebkāda cerība kādreiz atrast Akru, Izraēlas arheologi beidzot guva izrāvienu 2015. gada novembrī. Izraēlas senlietu pārvalde Jeruzālemē kopš 2005. gada veic izrakumus Givatīs stāvlaukumā. Un nākamo vairāku gadu laikā arvien vairāk pavadienu sāk iezīmēt pavisam atšķirīgu ainu par to, kur bija izveidota cietoksnis. 10 gadus pēc izrakuma sākuma, 2015. gadā, tika atklāta Akra, kas atradās ārpus pilsētas mūriem uz kalna, stratēģiskā vietā, kas ļāva pārraudzīt apdzīvoto ieleju lejā. Tās novietojums būtu ļāvis kontrolēt visu satiksmi uz templi Tempja kalnā. Drupas gadu gaitā bija vairāk kārt apmestas, un tās atklājās tikai pēc 10 gadus ilgas rūpīgas skrāpēšanas, putekļu notīrīšanas un paudžu kārtu noņemšanas, kas bija uzkrājušās virs tām. Zem pagātnes dzīves uzslāņojumiem atradās nocietinātā torņa paliekas, iespaidīga siena un stāvs aizsargvējums. Apstiprinot savu atklājumu, arheologi vēlāk atrada monētas, vīna krūzes, ieroču detaļas, kā arī tās pašas balistas akmeņus un bultu uzgaļus, kurus pirms daudziem gadiem šeit izšāva Hasmonēji, cenšoties iekarot Akru. Numurs 15. Baumas par brīnumiem bieži liek daudziem apšaubīt, vai tie patiešām ir svēts notikums, krāpšana vai masu histērijas izpausme. Kad runa ir par Dievmātes Marijas vīzijām un viņas it kā dievišķo vēstījumu, kas laik pa laikam nonāk ziņās, mēs nevaram neuzdot sev to pašu jautājumu. Tā tas bija arī citā brīnumainā gadījumā, kas sākās 1973. gada 12. janvārī.
Māsa Agnesa Katsuko Sasagawa, Japāņu mūcene, kura bija kurla, bija pirmā, kas piedzīvoja dīvainas, neizskaidrojamas vīzijas. Tajā dienā viņi redzēja spožu gaismas staru izstarojumu no tabernākula, greznas, aizslēgtas kastes, kas simbolizē Dieva klātbūtni cilvēku vidū. Tas bija noslēpumaini un noteikti atstāja māsu Agnesi šokā. Galu galā šī doma izzuda no viņas prāta. Bet pēc 2 dienām noslēpumainā gaisma atkal parādījās, iezīmējot virknes dīvaina parādību sākumu, kuras viņa vēlāk piedzīvos. 28. jūnijā mūķene pēkšņi piedzīvoja it kā stigmas, brūces, kas nejauši parādās uz cilvēka ādas, bieži vien atgādinot krustā sišanas brūces. Brūce bija parādījusies uz viņas kreisās rokas un ieguva krusta formu. Māsas Agneses roka palika sarkana, notraipīta un pulsēja sāpēs. Pēc tam, kad tas tika atzīts, tūmā esošā koka Marijas skulptūra ienirdzējās. Pagāja vairākas dienas bez jauniem notikumiem līdz jūlija sākumam, kad būtne beidzot nolēma uzrunāt viņu ar vārdiem. Lūdzoties kapelā, svētītās jaunavas Marijas statuja, kas izgrebta no viena katsuja koka gabala, kļuva par vēstījumu nesēju. No tās atskanēja balss, kuru māsa Agnese brīnumainā kārtā varēja dzirdēt. Balss apgalvoja, ka viņas kurlums drīz tiks dziedināts. Viņai tika arī uzdots lūgties kā gandarījumu par cilvēku grēkiem un ziņot savai priekšniecei par visu, ko viņa bija pieredzējusi. Tajā pašā dienā citas māsas no baznīcas bija pamanījušas, ka no statujas rokas pil sarkans šķidrums. 4 reizes šī plūsma atkārtojās, izraisot baznīcā gan baiļu, gan zinkāras vilni. Tiek apgalvots, ka brūce, kas bija iedobusi statujas roku, palika tur vairākus mēnešus, līdz tā noslēpumaini pazuda 29. septembrī. Māsas tad pamanīja, ka uz jaunavas Marijas kakla un pieres bija sācis veidoties sviedri. Pēc dažām dienām māsa Agnese saņēma otro vēstījumu. Šoreiz balss paskaidroja, ka kunga pieaugošās dusmas liecina par lielu sodību, kas tiks uzlikta visai cilvēcei. Atkal māsai tika uzdots ziņot savam priekšniekam par to, ko viņa bija dzirdējusi. 13. oktobrī māsa Agnese saņēma savu 3. un pēdējo vēstījumu no parādības, kur nosauca par Akitas dievmāti. Balss sāka ar to, ka vēstījums tiks nodots viņas priekšniekam. Viņa it kā paskaidroja, ka cilvēki nenožēlo grēkus un arī neuzlabo sevi, un tāpēc tēvs uzliks cilvēcei lielu sodu. Mūķene apgalvoja, ka balss viņai teikusi, ka dēmons ievāks daudzas dvēseles un par grēku pieaugumu nebūs piedošanas. Vārdi, kas tika nodoti pārējām māsām un viņu priekšniecei, izraisīja bailes. Tas bija draudīgi, un vēl satraucošāk to padarīja it kā dzīvības šķidrums, kas nākamos 6 gadus plūdīs no statujas acīm, pirms pēkšņi apstāsies. Tika uzsākta izmeklēšana par šo notikumu, un Japānas katoļu baznīca to atzina par autentisku. Viņi uzskatīja to par svētu notikumu, bet zinātniskās sabiedrības pārstāvi to nespēja izskaidrot. Kas patiesībā šeit notika? Vai tas viss bija krāpšana, kā daudz no tiem izrādījušies? Vai arī šeit bija kas daudz ļaunāks un draudīgāks? Numur 14. Mūsdienu Illinois teritorijā atradās Kahoķija, senai pilsētai, kas bija pazīstama ar savu unikālo kultūru un milzīgajiem zemes uzbērumiem, kurus izmantoja mājokļiem, apbedījumiem un ceremonijām. Apmēram 120 uzbērumi aizņēma 15 kvadrātkilometru lielu teritoriju, kurā dzīvoja rosīga zemkopju, amatnieku un astronomu kopiena. Kahoķija aizsākās 700. mūsu ēras gadā, un līdz 1050. mūsu ēras gadam tā bija izaugusi par metropoli, kas bija lielāka nekā Londona vai Parīze. Taču tikai 200 gadus vēlāk Disa civilizācija neizskaidrojami pazuda, atstājot aiz sevis vienīgi zemes uzbērums. Gadsimtiem ilgi Kahoķijas tautas liktenis palika noslēpums, un teorijas aprobežojās ar politiskām vai vides katastrofām, kurām trūka konkrēta pierādījumu. 2020. gadu sākumā noslēpums tika atrisināts, izpētot Pakava ezera apkārtni netālu no pilsētas centra, būtisku elementu, kuru eksperti iepriekš bija ignorējuši. Ezera izrakšana, meklējot cilvēku darbības pierādījumus, atklāja, ka Kahoķija pirms tās dibināšanas regulāri cieta no plūdiem, draudi, kas uz laiku mazinājās, ļaujot pilsētai uzplaukt. Pārsteidzoši, ap 1200 gadu mūsu ēras laikā spēcīgie plūdi atgriezās. Nogolumu serdeņi atklāja biezu dūņu slāni no plūdiem, kas bija tik smagi, ka iznīcināja ražu un mājas, piespiežot vismaz 15,000 cilvēku evakuēties.
Lai gan sabrukums nenotika uzreiz, turpmākie plūdi un grūtības izraisīja civilizācijas pakāpenisku lejupslīdi, un atlikušie cilvēki iekļāvās citās kopienās, līdz ka hokija pazuda no vēstures ierakstiem. 13. numurs. Suehiro Kyuchi dzīvoja interesantu dzīvi. Viņš bija rakstnieks un komētmednieks, kurš savas dzīves laikā atklāja 4 komētas. Viena no šīm komētām pat tika nosaukta viņa vārdā. Mēģināt atrast šos debesu objektus nav viegli, jo tie izstaro mazāk gaismas nekā zvaigznes. Kyuchi tāpēc tika uzskatīts par lielisku kosmisko sniega bumbu mednieku. Taču ir vēl kas ievērojamāks, kas šo cilvēku padarīs slavenu. Noslēpums, kas ir tik dīvains, ka zinātnieki joprojām ir apjukuši par viņu stāstu. Viņa stāsts sākās 1977. gadā, kad viņam bija 22 gadi, un viņš strādāja Japānas gaisa pašaizsardzības spēkos. Kā lidojuma dispečers viņš uzraudzīja aeronautisko operāciju kontroli, īpaši Hyakuchuri aviobāzē Omijamā, Ibaraki prefektūrā. Kādā vakarā, esot darbā, Kyuchi pārņēma spēcīgas sāpes, kas izstarojās no vēdera. Viņa kolēģi ātri tika informēti, un viņš steidzami tika nogādāts slimnīcā. Slimnīcā Kyuchi tika diagnosticēta 12 pirkstu zarnas nosprostojums. Šis stāvoklis var izrādīties letāls, un jaunais vīrietis no tā nevarētu izvairīties. Pēc vairāku minūšu mēģinājumiem viņa atdzīvināt tika konstatēta nāve, un tas arī bija viss. Ārsti novilka savus halātus un sākās mirušā ķermeņa sagatavošana. Pēc 30 minūtēm slimnīcas personāls jau bija atgriezies pie savām ierastajām darbībām. Tad notika kaut kas pat tiešām neizskaidrojams. Kyuchi pamodās. Viņš atdzīvojās, it kā būtu bijis dziļā miegā, bet tā nedija. Kad viņš aizgāja, klāt bija vairāki ārsti, un viņu centieni viņu atdzīvināt bija veltīgi. Lai gan daudzi varētu domāt, ka Kyuchi, tik ilgi būdams prom, varētu būt guvis kādus smadzeņu bojājumus vai citas veselības problēmas, viņš bija pilnīgi vesels, izņemot to, ka viņam bija diezgan savāda pieredze gandrīz mūžīgās atpūtas laikā. Nonākot pilnīgā tumsā, Kyuchi tālumā pamanīja gaismu. Izrādījās, ka tā gaisma bija tunelis, uz kuru viņu neizskaidrojami vilka. Ieeģot tunelī, viņš tika pārvietots uz jaunu ainu, kas bija pilna ar ziediem un sulīgu ziedošu pļavu. Visneticamāk, Kyuchi apgalvoja, ka pilnībā sajuta savu ķermeni. Viņš staigāja basām kājām un juta augsni un zāli zem savām pēdām. Drīz viņš atklāja upi ar laivu, kas tajā šūpojās. Viņš iekāpa laivā un ar rokām airēja, kas bija smags darbs un lika viņam justies nogurušam, kad viņš sasniedza pretējo krastu. Kad viņš ikāpa krastā, Kyuchi saprata, ka nav viens. Jau 5 svešinieki tuvojās viņam, un viens no viņiem jautāja, kāpēc viņš tur ir. Vīrietis bija pārāk apstulbs, lai atbildētu, un pats nezināja atbildi. Grupas sievieti viņu aizved uz kalnu, un tieši tur viņš saprata, kas ir šie svešinieki. Tie bija viņa mirušais brālēns un vecvecāki. Pēc šī atklājuma Kyuchi sastapa kalnā seju, kas viņam pateica kaut ko tādu, ko viņš nespēja atcerēties. Pēc mirkļa Kyuchi pamodās slimnīcā. Viņš it kā juta, ka viņa elpa un sirdsdarbība bija apstājusies, bet viņš vēl nebija atgriezies savā fiziskajā ķermenī. Viņa ģimene, kas bija sapulcējusies ap viņu ar asarām notraipītām vaigiem, nedzirdēja nevienu viņa vārdu. Kyuchi pat sekoja savai mātei ārā no istabas un dzirdēja, kā viņa runā ar viņa māsām, paziņojot viņām par viņa aiziešanu. Kad Kyuchi atdzīvojās un ģimene bija apstulbusi, viņš spēja atcerēties sarunu, ko bija dzirdējis, kā viņa māte runā ar viņa 2 māsām. Viņi visi bija apstulbuši no šī paziņojuma. Pēc tam Kyuchi sāka atcerēties citus notikumus, ko bija piedzīvojis. Vienā no pieredzēm viņš bija ceļojis 1000 gadu atpakaļ uz lielā plūda laiku. Viņš atklāja, ka ūdeņi nāca no komētas, kas bija lidojusi pārāk tuvu Zemē. Gravitācijas spēks bija ievilcis komētas ledu Zemes atmosfērā, izraisot milzīgu lietusgāzi, kas acumirklī pacēla jūras līmeni par 2000 metru. Tiek apgalvots, ka Kyuchi piedzīvoja visuma radīšanu. Viņš apgalvoja, ka devies atpakaļ laikā līdz pašam sākumam. Šī pieredze lika viņam pārdomāt savu ticību lielajam sprādzienam, un tā vietā norādīja uz lielākas, universālas apziņas klātbūtni, kur visums ir viena liela apziņa. Jaunais vīrietis spēja paredzēt arī dažus nākotnes aspektus, apgalvojot, ka 80. gados cilvēks atklās pierādījumus par attīstītu civilizāciju no senās pasaules. Laika posmā no 2024 līdz 2027 gadam Dienvidamerikā tiks atrasti milzu skeleti.
Visi šie notikumi norisinājās 30 līdz 40 minūšu laikā, atstājot Kuči un visu pasauli ar daudziem neatbildētiem jautājumiem. Ārsti un zinātnieki bija apjukuši par viņa atdzīvošanos un dīvainajiem stāstiem, ar kuriem viņš bija atgriezies. 12. Marokas augstajos Atlasa kalnos atrodas Ourāmas ciemats, dabas skaistuma un bagātas kultūras mantojumā sakņotas vēstures apvienojums. Kalni, gleznaini un mierīgi, varbūt arī naidīgi un bīstami, tomēr tieši šī vide jau gadsimtiem ilgi ir bijusi berberu mājvieta. To sauc Irrein Djeren, termins, kas nozīmē kalnu kalni. Atbilstošs nosaukums šim iespaidīgajam dabas veidojumam, kas stiepjas tūkstošiem kilometru, deidzoties ar necaurajam barjeru, kādu to redzam šodien. Taču tie nav kalni, kas vairāk nekā 130 gadus nodarbināja arheologu aprindas. Tā ir bezavota akmeņu kaudze, uz kuras uzbūvēts Arovē ciemats. 13,000 pēdu virs jūras līmeņa pilsēta bīstam karājas uz milzīgas kaudzes, balansējot uz stāva nogāžu malas, izaicinot likteni, jo tā atrodas uz lielas tektoniskās lūzumlīnijas. Gada desmitiem eksperti ar apbrīnu raudzījās uz lielo akmeņu kaudzi, nesaprastami, kā tā tur radusies. Tikai teorijas tika piedāvātas atbilžu vietā, piemēram doma, ka ledāja kustība tās tur noguldījusi. Tomēr 2014. gadā zinātnieku grupa beidzot to noskaidroja, piedēvējot šo uzkrāšanos seismiskajai aktivitātei, kas notika apmēram pirms 4500 gadiem. Izmantojot datēšanas metodes un analīzi, šī teorija izrādījās daļēji pareiza. Iespējams, tur atradās ledājs, kas erodēja klints virsmu un padarīja to uzņēmīgu pret sabrukšanu. 7000 gadu vēlāk, kad klints jau bija nestabila un uzņēmīga pret sabrukšanu, pētnieki atklāja, ka zemestrīces satricināja kalnus, izraisot milzīgu akmeņu nogruvumu. Drupas nogāzās kalna pakājai, sakrājoties cita uz citas un izveidojot savu uzkalniņu. Tuvumā esošā lielā tektoniskā lūzuma līnija sniedza papildu pierādījumus šai idejai. Geomorfologs Filips Jūs un viņa kolēģi apvienoja spēkus, lai atrisinātu ilgi pastāvējušo noslēpumu. Nosakot tur esošo iežu vecumu, viņi atklāja izotopu beriliju 10, kas veidojas, kad kosmiskie stari ietriecas virsmas iežos esošajā kvarcā. Šī izotopa līmenis var noteikt, kad ieži tika pakļauti atklātam gaisam, galu galā atklājot, kad veidojās nogulsne. Nosakot to vecumu, pētnieki varēja izsekot ierakstus un identificēt dabas katastrofas, kas noveda pie zemestrīces atklāšanas, kas notika pirms 4500 gadiem. Postošā lavīna un vairs ne noslēpumainā akmeņu kaudze piedāvāja ideālu vietu ciemata izveidei. Taču papildus šim kādreiz noslēpumainiem elementam, Araratā pastāv vēl lielāka mistērija. Ir dokumentēts vairākas noslēpumainas slimības starp tiem, kas tur ir apmeklējuši. Daži pat saka, ka šī zeme ir nolādēta. 11. numurs. Kas patiesībā avarēja Virģīnijā, Brazīlijā? Šis ir jautājums, kas 1996. gadā kļuva par pilsētas sarunu tematu, kad notika Virģīnijas incidents, Brazīlijas pašu Rozvela, kas atstāja sabiedrību satrauktu un meklējošu atbildes, kuras viņi nekad neatradīs. Pilsēta Minas Žeraisa štatā, Brazīlijas dienvidu austrumos, bija mājvieta 100 000 iedzīvotājiem, un ievērojama daļa no viņiem sāk izteikt dīvainas pretenzijas, kas noveda pie plašas mediju uzmanības un rūpīgas izmeklēšanas. Tas viss sākās 1996. gada 13. janvārī, kad Carlos de Souza devās uz Minas Žeraisu no San Paulu. Viņš bija iecerējis satikties ar draugiem uz vienu dienu. Viņiem bija plāns lidot ar dažām lidmašīnām. Tomēr ceļojuma laikā Karlos kļuva par liecinieku neizskaidrojamam notikumam. Viņš pamanīja dīvainu cigāra formas objektu, kas devās tieši viņa virzienā. Viņš nevarēja saprast, kas tas ir, bet tā aizmugure bija stipri bojāta. Viņam šķita, ka tas izskatās tā, it kā uz to būtu šauts. Objekts atradās 300 metrus virs zemes un strauji zaudēja augstumu. Tieši pirms sasniegšanas šoseju Karlos skatījās, kā tas pēkšņi pilnībā apgriezās, aizlidoja pretējā virzienā, uz brīdi slīdēja un tad ietriecās tieši zemē. Karlos apstājās malā un devās uz vietu, kur redzēja NLO nokrītam. Viņš atklāja, ka tas bija avarējis netālu no Baltas mājas. No tā izplūda ķīmiska viela, kas bija apdedzinājusi 40 metrus zāles. Objekts, ko viņš bija redzējis, bija aptuveni skolas autobusa lielumā, un tagad tam apkārt bija izkaisīti atlūzas, kamēr tas gulēja iestrēdzis zemē. Karlos sajuta amuņaka smaržu un atrada dīvainas, pašatjaunojošās folijai līdzīgas atlūzas.
Militaristi ieradās un pavēlēja viņam attālināties. Nedēļu vēlāk studenti pie sporta zāles ieraudzīja radību, taču militāristi ātri bloķēja šo teritoriju. Tajā pašā pēcpusdienā 3 sieviešu grupa apgalvoja, ka ir redzējušas divkājainu ārpus zemes izcelsmes radību. Tā tupēja uz neliela pamesta zemes gabala pilsētā. Tā augums bija apmēram 1,5 metrs, un tai bija liela galva. Viņi apgalvoja, ka tā bija tiela ar brūnu un taukainu ādu. Diena beigsies ar vairākiem neizskaidrojumiem ārpus zemes novērojumiem un vismaz vienu NLO ziņojumu. Šis dīvainais, sakraucošais pārdzīvojums joprojām nav izskaidrots un turpina satraukt tos, kas par to dzird. 10. numurs. Iekļūšana 7 noslēpumaināko arheoloģisko atradumu sarakstā uz zemes bija Marijas likteņa evaņģēlijs, artefakts, kas noteikti kādā brīdī atbilda šim sarakstam. Grāmatai bija vismaz 1500 gadu, un tajā bija neizprotams evaņģēlijs. Daudzi bija mēģinājuši atšifrēt šī senā rokraksta kodu, taču visiem tas neizdevās. Grāmata bija rakstīta vienmēr noslēpumainajā eģiptiešu koptu valodā, kas izmanto grieķu alfabētu. Kopš tās atklāšanas tiek uzskatīts, ka tāpat kā citi evaņģēliji, arī šis evaņģēlijs apraksta Marijas vienīgā dēla dzimšanu, dzīvi un nāvi. Tas bija tikai pieņēmums, jo valoda, kurā tika kodētas slepenās rindkopas, nebija atšifrējama. Galu galā Marijas likteņa evaņģēlijs pazuda no sabiedrības redzesloka, taču joprojām aizņēma ievērojamu vietu dažu vēsturnieku prātos. Vēsturniekus īpaši fascinēja šī miniatūrā grāmatiņa, un viņi apņēmās atklāt patiesības, ko tā slēpa savās lappusēs. 2015. gada februārī viņas smagais darbs beidzot atmaksājās, un virsraksts iepriekš nezināms evaņģēlijs ir atšifrēts, dominēja tiešsaistes ziņu virsrakstos. Viņi atklāja, ka Marijas likteņa evaņģēlijs ir unikāls manuskripts, kāda nav neviena cita. Kad pētnieki pirmo reizi iztulkoja koptu vārdu evaņģēlijs, viņi arī pieņēma, ka tas ir nekas vairāk kā biogrāfija, taču viņi turpināja analizēt katru daļu, un viņus pārsteidza negaidītais un neatlaidīgs jautājums. Vai Marijas likteņu evaņģēlijs ir par aizliegtiem orakuliem? Ievada rindkopa noteikti maldināja lasītāju. Tajā bija rakstīts, citēju, Marijas likteņa evaņģēlijs, kunga Jēzus Kristus mātes, kurai Gabriels, erceņģelis, atnesa labo vēsti. Tas, kurš ies uz priekšu ar visu savu sirdi, iegūs to, ko viņš meklē. Tikai nesi 2 domu varā. Turpinot atšķetināt seno valodu, viņi atklāja, ka evaņģēlijs ir mazāk kā dzīves stāsts un vairāk kā burvju astoņbumba, nākotnes pareģotājs, palīgs, kas risina cilvēku problēmas. Tagad, kad tas tika atzīts par orakulu grāmatu, viņi pūliņi atklāja 37 jautājumu un atbilžu sēriju, kur Jēzus tika pieminēts ļoti maz. Šķiet, ka bieži izmantotais teksts tika lietots zīlēšanas nolūkos. Kāds, kurš meklēja atbildi uz jautājumu, kas viņu bija nomocījis, iespējams vērsās pie cilvēka, kuram piederēja tieši šis rokraksts. Šis jautājums tiktu izklāstīts, un nejaušas izvēles process atklātu problēmas risinājumu. Grāmatas īpašnieks būtu zīlnieks, kurš izskaidrotu rakstītos pareģojumus un paskaidrotu, kā cilvēkam, kurš saskars ar šo problēmu, būtu jārēģē. Katrs no 37 fragmentiem ir uzrakstīts neskaidri, atstājot tos atvērtus interpretācijai. Piemēram, pareģojums numur 34 skan: Ej uz priekšu, nekavējoties, tas ir no Dieva. Tu zini, ka lūk daudz dienu tu ļoti cieši, bet tas tevi nesatrauc, jo tu esi nonācis uzvaras ostā. Tekstos dominē vairāki grūtību, vardarbības, ciešanu un reizēm draudu scenāriji. Lai gan pagātnē pastāvēja daudzas lainas grāmatas, kas īpaši veidotas, lai paredzētu lietotāju nākotni, šis rokraksts bija unikāls viena vārda dēļ – evaņģēlijs. Komanda nekad nav sastapusies ar kādu citu laimes grāmatu arhīvos, kas būtu dēvēta par evaņģēliju. 9. numurs. 2019. gadā augoša pūļa attīstība. Krīze, pandēmijas sākums dominēja ziņu virsrakstos. Tomēr Meksikā piedzīvotās bailes bija pavisam citādas. Kaut kas patiesi ļauns bija izgājis ielās, slēpās ēnās un biedēja iedzīvotājus. Koidas iedzīvotāji Čjapasas pašvaldībā palika bez miega, lūkojoties ārā pa logiem un trīcot pie katras skaņas. Pēc tumsas iestāšanās pilsētiņas iedzīvotāji bija pārāk nobijušies, lai izietu no mājām. Viņi ticēja, ka tur kāds vai kaut kas klīst pa ēnām, gaidot savu iespēju uzbrukt.
Kas šo noslēpumaino situāciju padarīja vēl biedējošāku, bija tas, ka vajātājs tika uzskatīts par necilvēcisku radību, kaut ko pārdabiskas izcelsmes. Savstarpēji nesaistīti ziņojumi sāka plūst policijas iecirknī, un policisti bija spiesti izdot publiskus brīdinājumus, kas izraisīja paniku iedzīvotāju vidū. Radījuma apraksti apgalvoja, ka tas bija 6,5 pēdas garš, izdalīja nepatīkamu smaku, bija neievainojams ar lodēm un spēja lēkt 9 pēdas augstumā. Ziņojumos tika aprakstīts vilkačs koidā. Naktī iedzīvotāji varēja dzirdēt tā gaudošanu, un daži pat bija sastapušies ar to aci pret aci, paliekot izbiedēti un bāli no bailēm. Iedzīvotāji bija pamanījuši tumšo radību staigājam pa jumtiem un kaimiņu mājām. Viņi bailēs vēroja no saviem logiem, daļēji paslēpušies un cerot, ka briesmonis viņus nepamanīs. Sāka parādīties arī fiziski pierādījumi par radības eksistenci. Tie izpaudās kā izstieptas ķepupēdas un neizskaidrojams skrāpējumi, kas dziļi iegriezās cietajā zemē. Ticība tam, ka pa ielām klīst vilkačs, bija tik spēcīga, ka nakts tumsā atskanēja šāvieni no šaujamieročiem. Daži drosmīgi iedzīvotāji cīnījās pret šo būtni, vienlaikus izraisot vēl lielāku paniku sabiedrībā. Vietējās baznīcas mācītājs pat lika cilvēkiem novietot sveces pie savām mājām, ticot, ka tas nesīs viņiem mieru un aizbaidīs šo noslēpumaino būtni. Policija izmeklēja pieaugošos vilkača ziņojumus Koidas Aguahē apgabalā, atklājot pēda nospiedumus bez redzama radītāja ar 10 pēdu soli, daudz garāku nekā cilvēkam. Apzinoties briesmas, policija aktīvi veica izmeklēšanu. 2020. gada aprīlī 3 policisti Barrio Nuevo rajonā reaģēja uz gaudošanu un vilkaču novērojumiem. Viņi bija liecinieki radījumam, kas pārlēc pāri 2 metru augstam žogam un staigāja pa jumtiem, apstiprinot iedzīvotāju ziņojumus. Tomēr ierakstu un attēlu trūkums par Koto vilkaci raisīja skepsi. Bez fiziskiem pierādījumiem fotogrāfijas veidā vilkaču pastāvēšana palika kā noslēpums. Drīz parādījās vietējie skaidrojumi, sākot no jaguāriem un ocelotiem līdz sikspārņiem un pūcēm, un daži ierosināja, ka aculiecinieki vienkārši sajukuši tumsā. Čapasa vilkačs bija nolādēts palikt kā mūžīgs noslēpums. Vai tā bija kolektīva histērija, vietējais dzīvnieks, vai arī kaut kas daudz ļaunāks, radījums no folkloras un bailēm? Astotais numurs. Aizraušanās ar milzīgiem noslēpumainiem pērtiķiem, piemēram, lielo pēdu un jeti, varētu būt sakņota vēsturē. Pirms Homo sapiens ierašanās Āzijā pastāvēja lielākais zināmais primāts – Gigantopitheks. Šie izmirušie pērtiķi, kuru augums bija no 6 līdz 10 pēdām un svars no 440 līdz 1100 mārciņu, klīda pa Dienvidķīnu pleistocēna laikmetā, iespējams izplatoties arī Vietnamā un Taizemē. Viņi iespējams dzīvoja vienlaikus ar Homo erectus vēl pirms 100 000 gadu, lai gan tas nav apstiprināts neskaidro skeleta atlieku dēļ. Viņu izmiršanas noslēpums, kas nebija saistīts ar cilvēku medībām, tika beidzot atrisināts 2024. gadā. Pētnieki noskaidroja, ka šīs sugas nespēja pielāgoties, noveda pie tās bojājējas apmēram pirms 100 000 gadu. Senā klimata un fosiliju analīze atklāja, ka Gigantopitheks bija pārāk liels un pārāk specializēts barības ziņā, lai izdzīvotu klimata pārmaiņās. Tas notika pirms 700 000 līdz 600 000 gadiem, kad reģions izžuva, pārvēršot slēgtu vainagu mežus krūmainos zālājos. Viņu iecienītā augļu diēta tad kļuva reta. Nodilums uz viņu zobiem liecina, ka izmisumā viņi ķērās pie mazāk barojošas mizas un sausiem zariem. Atšķirībā no mazākiem primātiem, kas pielāgojās meklējot jaunus pārtikas avotus koku galotnēs, Gigantopitheka milzīgais izmērs un lēnais temps neļāva pielāgoties, kas galu galā noveda pie viņu izmiršanas. 7. numurs. Pauls Harlijs bija ģimenes cilvēks. Viņam bija sieva, 3 bērni un mazbērni. 2014. gadā viņš strādāja par dzelzceļa tīkla metinātāju, nodrošinot savu ģimeni. Gados pirms tam toreizējais 53 gadus vecais vīrietis bija vairāk kārt pazudis. Tika teikts, ka viņš cieš no garīgās veselības problēmām, kas lika viņam nejauši aiziet prom, taču viņu vienmēr ātri atrada un sniedz atbalstu viņa ģimene, kas viņu gan mīlēja, gan rūpējās par viņu. Tomēr kādā svētdienā Harlija ģimenes dzīve uz visiem laikiem mainījās. Tas bija 2014. gada 28. septembrī, kad Pols izgāja no savām mājām Vaitfordas avēnijā, Dambartonā. Tomēr šoreiz kaut kas bija citādi.
Vīrietis nolēma neņemt līdzi savu mobilo tālruni, bankas kartes vai mājas atslēgas, kā to bija darījis iepriekš. Kad ģimene saprata, ka viņš neatgriezīsies, viņi ziņoja policijai par Pāvela pazušanu. Tika veiktas izmeklēšanas, taču pazudušais vīrietis bija arī pieaugušais, kurš aizgāja pēc savas gribas. Viņi nevarēja daudz ko darīt, lai atrastu kādu, kurš vienkārši nevēlējās, lai viņu atrod. Cerības jebkad atrast Paulu sāka izzust, kad pagāja mēneši. Tomēr viņi izmisīgi centās noskaidrot, kas bija noticis. Ticēdami, ka viņa tēvs nekad viņus neatstātu, bērni pielika visas pūles, lai atklātu šo noslēpumu. Viņu atbildes meklējumi ietvēra privātdetektīvu nolīgšanu, publiskus aicinājumus un pat ekstrasensu palīdzību. Ģimene neticēja ekstrasensiem, taču viņi bija apņēmības pilni izmantot jebkuru un visas pieejamās iespējas. Daži no šiem gaišreģiem apgalvoja, ka viņš ir, citēju, pazudis, bet citi norādīja, ka viņš atrodas ūdenī. Neviens nevarēja noteikt, kur viņš atrodas vai kāds ir viņa liktenis. Meklēšana tika raksturota kā murgs viņa bērna acīs, kuri bija sagrauti, jo nebija nekādu atklājumu. Mēneši pārvērtās gados, un drīz arī pēdējā cerības dzirksts bija zudusi. Pols Harlijs bija pazudis, un viņš nevēlējās, lai viņu atrod. Gadi vilkās bez jebkādas jaunas informācijas, bez ziņām par viņa manīšanu un bez atrasta ķermeņa. Tad notika kaut kas dīvains. 2021. gadā sāka izplatīties kāda fotogrāfija, kas nāca no Glāzgovas. Akēlā bija redzams vīrietis, ģērbies siltās drēbēs, sēžams sniegā, kamēr apkārt krita sniegpārslas. Un pat ja viņi neredzēja viņa seju, poļu ģimenes cerība tika atjaunota. Glāzgovas labdarības organizācija 2018. gadā piedāvāja patvērumu bezpajumtniekam, kuru fotogrāfija tika izplatīta, uzskatot, ka tas ir Pols Harlijs, kurš pazudis kopš 2014. gada. Viņa ģimene devās uz Glāzgovu, tikai lai uzzinātu, ka fotogrāfija ir veca. Neskatoties uz iespējamiem novērojumiem, kampaņas dalībnieks apgalvoja, ka vīrietis fotogrāfijā nevēlas, lai viņu atrod, taču nevarēja apstiprināt, vai tas ir Pols. Pols pazuda dažas dienas pirms plānotās pārcelšanās, padarot viņa pazušanu vēl nesaprotamāku. 6. numurs. El Niño un la Niña ir klimata parādības, kas notiek tikai Klusajā okeānā, taču tās var ietekmēt laikapstākļus visā pasaulē. Parastos Klusā okeāna apstākļos pasāti pūš rietumu virzienā gar ekvatoru. Ūdeņi sasilst pie Dienvidamerikas un pēc tam pārvietojas uz Āziju. Lai aizvietotu šo siltā ūdensslāni, process, ko sauc par uzplūšanu, paceļ augstu ūdeni no jūras dziļumiem uz virsmu. El Niño un la Niña ir pretēji viens otram, divi klimata modeļi, kas pārkāpj ierasto kārtību. Abu šo parādību epizodes var ilgt no 9 līdz 12 mēnešiem, un tās notiek ik pēc 2 līdz 7 gadiem. Abi cikli ir zināmi ar to, ka tie izraisa meža ugunsgrēkus, ietekmē laikapstākļus un ietekmē ekosistēmas kopumā. El Niño notiek biežāk, un to raksturo vājināti pasāti. Siltie ūdeņi tiek atgrūsti atpakaļ uz Amerikas rietumu krastu. Šis termins spāņu valodā nozīmē mazais zēns, un tas pirmo reizi tika atzīmēts jau 17. gadsimtā. Šī parādība ir zināma ar to, ka tā būtiski ietekmē laikapstākļu modeļus, izraisot sausuma periodus dažos reģionos un plūdus citos. Pateicoties neatlaidīgai analīzei, pētnieki un zinātnieki ir daudz uzzinājuši par šiem klimata modeļiem, kas varētu šķist dīvainas un neizskaidrojams parādības. Bet mēs zinām gandrīz visu, ko par tiem var zināt. Tad no kurienes rodas noslēpums? Izrādās, kad pētnieki izteica savus pieņēmumus un apgalvojumus par El Niño, viņi kļuva pārāk pārliecināti par savām idejām. Zinātniskie modeļi, kas mēģināja izskaidrot šīs svārstības, liecināja, ka Zemes šūpošanās kosmosā ir šo neparedzamo notikumu cēlonis. Tika apgalvots, ka mainīgs Saules starojuma līmenis ietekmē šo parādību stiprumu. Modeļi norādīja, ka pagātnes notikumi parasti bija vājāki nekā tie, ko mēs piedzīvojam šodien. Taču nesen šī pati ideja tika apstrīdēta, un negaidīts elements ir parādījies, lai izaicinātu šo stāstījumu. Jūras gliemežvāki. Pētnieki uzskatīja, ka viņi ir precīzi izveidojuši pagātnes El Niño notikumu karti, taču neuzkrītošs jūras gliemežvāku krāvums liecināja par pretējo. Analizējot lielu čupu ar gliemežvākiem, kurus izmeta tagadējās Peru teritorijas pamatiedzīvotāji, tika iegūti pārliecinoši pierādījumi, sava veida klimatiskie ieraksti. Zinātnieki pētīja skābekļa attiecības gliemežvāku sastāvā, taču atklāja kaut ko satraucošu.
Tās neatbilda modeļu prognozētajiem paraugiem, uz kuriem kopiena bija balstījusi savus pieņēmumus. Gliemežvāku analīze atklāja, ka viss modelis un no tā izrietošie secinājumi bija kļūdaini. Izrādās, ka El Niño nebija saistīts ar saules starojumu, un pētnieki atklāja, ka milzīgie ledāju kušanas rezultātā izplūdušie ledus un ūdens apjomi ir bijuši būtiski nenovērtēti. Viņi ne tikai kļūdījās par notikumu cēloni, bet zinātnieki kļūdījās arī par to, cik ilgi El Niño parādības ir notikušas. Arī uz šo jautājumu atbildes sniedza jūras gliemežvāki. Izrādās, šāda aktivitāte Klusajā okeānā bija sastopama jau pirms 10 000 gadiem, un agrīnajā holocēna periodā tā bija gan bieža, gan spēcīga. Numur 5. 2007. gadā cita veida noslēpums dominēja starptautiskajās ziņās, un Kanāla salas bija šī notikuma priekšplānā. Tas bija 23. aprīlis, kad Reijs Bojers, apvienotās karalistes Kanāla salu pilots, iekāpa Trilander lidmašīnā. Viņš devās ierastā lidojumā no Southamptonas un bija ceļā uz Alderney, kas ir vistālāk uz ziemeļiem esošā salas daļa. Kad GR5 144 Reijs tajā pēcpusdienā pacēlās gaisā, viss šķita kārtībā. Tomēr pēc dažām minūtēm miers sāka zust, kad Reijs un 5 viņa pasažieri pamanīja kaut ko neizskaidrojamu. Lidmašīna atradās tikai 30 jūdzes no salas un 4000 pēdu augstumā, kad viņi to pamanīja. Tikai 40 jūdzes uz rietumiem no Alderņas gaisā karājās dīvaini veidots lidaparāts. Tas bija garš, tievs un ass, ar spilgti dzeltenu krāsu, kas izcēlās uz okeāna zilā fona. Šis dīvainais transporta līdzeklis nekustīgi atradās 2000 pēdu augstumā debesīs. Sākumā Reijs bija domājis, ka tas atrodas daudz tuvāk viņa lidmašīnai, ne vairāk kā 10 jūdžu attālumā. Kad viņš noteica, cik tālu tas patiesībā atrodas, objekta patiesie izmēri kļuva redzami, un tas bija milzīgs. Reijs un viņa pasažieri apgalvoja, ka tas bija ievērojami lielāks par Boeing 737. Viņi sacīja, ka tam jābūt jūdzi platam. Tomēr tas nebija viss, ko Reijs un viņa pasažieri redzēja. Turpinot lidot garām dīvainajam lidaparātam, Reijam un viņa pasažieriem uzmanību piesaistīja vēl kaut kas. Tuvojoties Alderney, netālu tika pamanīts otrs objekts, kas bija identisks pirmajam. Šoreiz tas lidinājās virs Guernseys, taču bija redzams tikai 9 minūtes. Satrasaucies par redzēto, Reijs sazinājās ar Džersijas lidostas gaisa satiksmes vadību. Neticami, bet Reijs nebija vienīgais, kurš bija piezvanījis, lai ziņotu par 1 vai 2 noslēpumainiem lidaparātiem. Patriks Patersons, vēl viens pilots, kurš lidoja pretējā virzienā, bija redzējis to pašu. Pilots tajā pašā laikā lidoja no Blue Islandas uz Džersiju. Kad viņš lidoja garām Sārkai, viņš pabrauca garām dīvainam objektam, kas karājās pa kreisi no viņa. Viņš aprakstīja lidaparātu kā plānu, dzeltenu un līdzīgu kompaktdiskam. Tas atradās tieši tajā pašā vietā, kur Reijs to bija pamanījis dažus mirkļus iepriekš. Stāsts kļuva vēl dīvaināks, kad cilvēki uz zemes sāka ziņot par to pašu. Guernseyas BBC radio ziņoja, ka 2 Sarkas iedzīvotāji bija redzējuši 2 neticami spilgti dzeltenus objektus, kas karājās debesīs. Gaisa satiksmes kontrole arī izsakoja šos objektus ar radaru 55 minūtes pirms tie pazuda. Neskatoties uz izmeklēšanām gadu vēlāk, 2008. gada zinātniskais ziņojums nekonstatēja nekādas militāras aktivitātes vai eksperimentus šajā apgabalā, un viņi apgalvoja, ka Lamanšas salu gaisa satiksmes kontrole tagad nav informēta par šiem objektiem. Eksperti nevarēja identificēt šos objektus, izvirzot dažas samērā ticamas teorijas, piemēram, saules suņus vai atspīdumus. Taču galu galā Lamanša UFO joprojām paliek neizskaidrots. 4. vieta – Tibetas Plakankalne, viena no augstākajām apdzīvotajām vietām uz Zemes. Tās austrumu malās bija mājvietas senām, nezināmām civilizācijām. Neolīta grupa uzplauka skarbajos augstkalnos līdz pēkšņai masveida aiziešanai ap 2000 gadu pirms mūsu ēras, kas sakrita ar viņu galvenās kultūras Rosas noslēpumaino izzušanu. Šis reģionālais sabrukums tūkstošiem gadu mulsināja arheologus. Gadsimtiem ilgi šie agrīnie apmetnieki paļāvās uz prosa no Ziemeļķīnas, lai uzturētu sevi un savu lopkopību. Pēc 4000 gadiem šī kultūra negaidīti pazuda, aizraujot līdzi arī civilizāciju. 300 gadus vēlāk jauni apmetnieki veiksmīgi audzēja kviešus un miežus, atstājot vēsturnieks domāt, kāpēc viena kultūra izgāzās, kamēr citas izdevās.
Tibetas prosas noslēpumu beidzot atrisināja 2015. gadā arheoloģiskā komanda Džeidas Gvedesas vadībā. Izmantojot jaunas tehnoloģijas un pierādījumus, viņi atklāja, ka klimata pārmaiņas, kas nav tikai mūsdienu problēma, bija vaininieks. Prosa bija plaukusi siltajā holocēna klimata maksimumā, bet ap 2000 gadu pirms mūsu ēras pēkšņas atzešanas periods padarīja tās audzēšanu neiespējama, kā tas publicēts Nacionālās zinātņu akadēmijas rakstu krājumā. Kad viņa galvenais pārtikas avots bija zudis, sākotnējie iedzīvotāji bija spiesti pamest plato. Getas komanda arī atklāja, ka vēlākie kviešu un miežu panākumi bija saistīti ar to spēju augt augstākos apstākļos, aizstājot prosu kā galveno labību Tibetā. Ironiski, mūsdienu globālā sasilšana var šodien dot priekšroku prosai, jo Tibetas plato tagad ir viens no visstraujāk sasilstošajiem reģioniem, kas potenciāli ļauj aizmirstajām sēklām atkal parādīties. Trešais numurs – dīvainais. Tasadaju stāsts sākas Mindanao salā, nomaļajā Dienvidkotabato provincē. Tasadaju vārds pirmo reizi parādījās 1971. gadā, lai gan viņa atklāšana, kā apgalvots, bija notikusi dažus gadus agrāk. Tikai tajā gadā vietējais mednieks Defals, kurš bija medījis Dienvidkotabato mežos, atnesa dīvainas ziņas Manuelam Elizaldem. Elizalde, Pan-Am vadītājs Filipīnu valdības aģentūras, kas veltīta valsts kultūras minoritāšu aizsardzībai, bija apmulsis, bet ieinteresēts par informāciju, ko viņam bija atnesis Defals. Viņš pastāstīja amatpersonai, ka pirms dažiem gadiem medību laikā bija sastapis noslēpumainu grupu, kas dzīvoja primitīvā veidā. Pēc kontakta nodibināšanas ar šo it kā esošo grupu, Defals kļuva par viņu vienīgo saziņas līdzekli ar ārpasauli. Intereses strauji pieauga, un Elizalde deva rīkojumu sarīkot tikšanos ar šo neskarto sabiedrību, dedzīgi vēlēdamies uzzināt vairāk par viņu izcelsmi un kultūru. Tāpēc Defals tieši tā arī izdarīja, un 7. jūnijā amatpersona tika oficiāli iepazīstināta ar tasadajiem. Tiek apgalvots, ka grupa sastāvēja no 27 cilvēkiem, katrs no tiem piederēja 6 stabilām ģimenēm. Viņi dzīvoja alās, dziļi Mindanao džungļos, dzīvojot kā vācēji. Viņa tehnoloģijas bija līdzīgas akmens laikmeta līmenim, kas lika Elizaldem uzskatīt, ka viņi ir pēdējie akmens laikmeta ēras izdzīvojušie, pilnībā neskarti no modernitātes. Visi viņu rīki bija izgatavoti no koka un akmens. Viņiem nebija lauksaimniecības, medību prasmi un kara ieroču. Pēc tikšanās Elizalde publicēja savus atklājumus, aprakstot šo noslēpumaino grupu kā miermīlīgu, bez līdzekļiem vai vārdiem karam vai ieročiem. Viņi neizjuta naidīgumu un dzīvoja neskarti. Tajā gadā Tasadaju atklājumu aizēnoja turpinātais Vietnamas karš. Avīzes pārpludināja vardarbības attēli un virsraksti, kas vēstīja par jaunām nāvēm. Taču žurnālam National Geographic šis atklājums kļuva par galveno ziņu viņa neatkarīgajos virsrakstos. Pēc gada žurnālā National Geographic tika publicēts 32 lapušu vāka stāsts un izlaists dokumentālais filmas ieraksts. Tajā tika stāstīts par tasadajiem, viņu sastapšanos un viņu primitīvo kultūru. Protams, kad informācija tika publiskota, neviens vairs neļāva akmens laikmeta sabiedrībai dzīvot pēc saviem ieskatiem. Tiek apgalvots, ka tādas slavenības kā Čārls Lindbergs un Džīna Lollobrigida devās uz mežiem cerot ieraudzīt šo noslēpumaino grupu. Fotogrāfi un žurnālisti arī pārņēma džungļus, ziņojot, fotografējot un traucējot vidi. Tad ieradās 11 antropologi, neviens no kuriem neuzkavējās ilgāk par 6 nedēļām vienā reizē. Piekļuvi kontrolēja Elizalde, kurš centās aizsargāt atradumu, vienlaikus gūstot no tā peļņu. Tad, tikpat pēkšņi kā viņi bija parādījušies, tasadai bija pazuduši. 1976. gadā tika noteikts aizliegums visiem apmeklējumiem pie meža ļaudīm. To Eviesa prezidents Marcos. Nākamos 10 gadus par tasadajiem vairs nebija nekādu ziņu. Lielākā daļa cilvēku sāka aizmirst par dīvainajiem stāstiem, ko bija dzirdējuši, un akmens laikmeta sabiedrības jēdziens pamazām izzuda no redzesloka. 1986. gadā Tautas varas revolūcija gāza prezidentu, ļaujot atkal piekļūt Tasadai ciltī. Izmeklēšanas laikā cilts bija pazudusi, un tās locekļi tika atrasti dzīvojam vietējās kopienās. Kā rezultātā antropologi pasludināja Tasadajus par krāpniecību. Taču amerikāņu lingvists Lawrence Reeds vēlāk pavadīja 10 mēnešus kopā ar Tasadajiem, atklājot, ka viņi patiešām ir izolēti ar unikālām lauksaimniecības metodēm un atšķirīgu dialektu.
Viņš izvirzīja teoriju, ka viņi bijuši izolēti vismaz 150 gadus, nevis 1000, un viņu valoda bija radniecīga Manobo valodai. Elizaldē, kurš bija aizbēdzis, atgriezās un pat palīdzēja Tasadajiem uzvarēt tiesas prāvā pret profesoriem, kuri viņus nosauca par krāpniekiem, tādējādi atstājot patiesību par cilti noslēpumā. 2. numurs. Priekšējā aizkars atveras 20. gadsimta 30. gados, kad pieaug spriedze un tas kulminē teātra izrādē, kas ir mūsu dzīve. Tas bija Otrā pasaules kara rītausma, un globālais konflikts starp ASV valstu un sabiedroto valstu spēkiem bija sasniedzis lūzuma punktu. Tieši Vācijas provokatīvais lēmums novestu pie neizbēgamās sabrukuma, kas izraisīja nevajadzīgas slaktiņas. 1939. gadā Vācija diktatūras vadībā iebruka Polijā, un tam sekoja nāvējošākais karš visā cilvēces vēsturē. 60 miljoni bojāgājušo, genocīds un pirmais kodolieroču pielietojums vēsturē. Acīm redzam iemeslu dēļ šie notikumi bija vispazīstamākie. Tie dominēja vēsturiskajā konfliktā un kalpoja kā plīvurs, kas aizsedza mazāk zināmas darbības, kas bija tikpat šausminošas. Pēdējos gados esam uzzinājuši, ka vācu karavīri ne tikai vardarbīgi izturējās pret saviem pretiniekiem, spīdzināja un nogalināja tos, bet arī zaga nozīmīgus dārgumus, ievērojams mākslas darbus un neatvietojams artefaktus. Viņiem bija arī tieksme dedzināt grāmatas. Kad karavīriem gadījās brīvs laiks, viņi arī piedalījās ne tik labi dokumentētā kultūras mantojuma vietu un īpašumu iznīcināšanā. Šī bija nepārprotama kultūras izskaušana, totalitāro režīma raksturīga iezīme. Starp svarīgākajām vietām, kas tika pārvērstas drupās un putekļos, bija Kēnigsbergas jaunā ebreju kapsēta. Kapsēta, kas bija pēdējā atdusas vieta mirušajiem, atradās Kaļiņingradā un darbojās tikai 10 gadus. Pirmo reizi tika atvērta 1928. gadā. Tajā atradās neticami izstrādāta sēru zāle, kuru bija radījis pats Ēriks Mindelsons. Diemžēl šis vācu arhitekts bija spiests vērot, kā karavīri iebrūk svētajā vietā un disu izposta. Viņi iebruka 1938. gadā, tikai 1 gadu pirms kara. Zāle bija sagrauta, kapenes izpostītas, un bēdas atkal uzvirmoja. Galu galā Kēnigsbergas kapsētas iznīcināšana izzudīs no mūsu kolektīvās atmiņas, pat nenonākot vēstures grāmatās. Taču vairākas desmitgades gruveši palika, atgādinot Kaļiņingradas iedzīvotājiem par satraucošajiem nodarījumiem, kas tur tika pastrādāti. Tomēr 2010. gadā šī vēsturiskā vieta atkal piesaistīja sabiedrības uzmanību. Ebreju pārstāvji, kuri bija daļa no vēsturiskās biedrības Berlīnē, nolēma pārbaudīt šo teritoriju pēc tam, kad atklāja, ka kaut kas ilgu laiku bija palicis nepamanīts. Pārmeklējot akmeņu kaudzes un notraucot lapu gružus, viņi atrada kaut ko, ko diktatūra nebija aizskārusi. Tā bija viena apgāzta kapakmens, kas gulēja uz muguras. Uz aizmugures bija uzrakstīts vārds – Jakobs Klamavskijs. Saskaņā ar vēsturisko biedrību viņiem bija zināma ebreju Klimovsku ģimene, bet ar to informācija arī beidzas. Pētnieki neatrada nekādas papildu norādes par to, kas bija šis noslēpumainais cilvēks. Par viņu šķita, ka nav nekādu ierakstu, tāpēc 10 gadus jautājums palika neatbildēts. Kas bija šis cilvēks? Vēsturnieki un pētnieki, kuri bija apņēmušies atrast kara pazudušo upuru ģimenes, nolēma nepadoties. Viņi vēlējās atbildes tikpat ļoti kā jebkurš cits, pat ja tas nozīmēja meklēt un izmeklēt gadu desmitiem. Tieši šie centieni galu galā atmaksājās, lai gan tikai pēc 10 gadiem. Biedrībai izdevās atrast dažus viņa pēctečus, kuriem nebija ne jausmas, ka viņa sensis bija viens no ievērojamākajiem sava laikmeta cilvēkiem. Viņi pat nezināja, ka starp simtiem cilvēku, kas apglabāti kapsētā, viņa kaps bija vienīgais, kas palicis neskarts. Izmantojot DNS salīdzināšanu un dokumentu pārbaudi, tika apstiprināts, ka pētnieki bija atraduši īsto ģimeni. Lai sabiedrībai sniegtu dziļāku ieskatu par to, kas Jēkabs patiesībā bija, pēcteči nodeva tos pašus dokumentus un fotogrāfijas, kas reiz tika uzskatītas par zudušām, tās pašas liecības, kas atklāja agrāk nezināmā vīrieša dzīvi. Tas notika 2020. gada beigās, kad visas puzles daļas tika saliktas kopā, atklājot aizmirsta noslēpumu. Izrādījās, ka Jēkabs dzīvoja Kēnigsbergā kopā ar savu sievu un abiem bērniem. Viņš bija Otrā pasaules kara veterāns Vācijas pusē, kas šokēja vēsturnieku sabiedrību. 1933. gadā Jēkabam bija 55 gadi, un neskaidra iemesla dēļ viņam bija nepieciešama steidzama operācija.
Domājamo komplikāciju dēļ viņš drīz pēc tam nomira un tika apglabāts Kēnigsbergas jaunajos ebreju kapos. 1939. gadā kara sākumā viņa ģimene emigrēja. Viņa mazbērni un mazmazbērni izklīda pa visu pasauli. Šodien viņi dzīvo Izrēlā, Amerikas Savienotajās valstīs un Šveicē, un viņiem nebija ne jausmas, kas bija viņu vectēvs un vecvectēvi. Vīrs, vienīgais saglabājies kapakmens, noslēpums, veterāns un apliecinājums tam, ka viss nav zaudēts. Pirmajā vietā. Baloni jūrā rada mīklu, lasāms vienā 1967. gada laikraksta virsrakstā. Tas norādīja uz kaut ko bērnišķīgu. Baloni vienmēr ir saistīti ar klauniem, atrakciju parkiem un svinībām. Bet kāpēc medijiem tik ļoti rūpēta dzimšanas dienas ballītes rotājums okeānā? Tas ir tāpēc, ka balona atklāšana notika bīstamā laikā, kad jebkuru priekšmetu varēja sajaukt ar ieroci. Galu galā tas bija augstā kara laikmets. Tas bija 29. jūnijā, kad Atlantijas okeāna ūdeņos tika pamanīts kaut kas peldošs. Tā bija kaste, nelielāka par maizes kasti. Kad tā tika atrasta pie Floridas krastiem, netālu no Helendeilas, uzreiz radās spriedze. Bija izplatījušās ziņas, ka diplomātiskās saites starp Padomju Savienību un Kubu ir kļuvušas ciešākas, kas radīja lielākus draudus Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc, kad kastīti pamanīja šūpojamies ūdenī, tika nosūtīta Amerikas Savienoto valstu krasta apsardze, lai izmeklētu notikušo. Viņu aizdomas nekavējoties apstiprinājās, kad uz kastītes tika atrasts uzraksts PSRS īpašums. Tomēr adrese norādīja, ka objekta izcelsme ir Kubas Minerālo resursu institūtā. Ar vislielāko piesardzību kaste tika izcelta no ūdens, un birojā tika uzsākti turpmāki izmeklējumi. Lēnām un uzmanīgi kaste tika atvērta, un tās iekšpusē atradās kaut kas patiešām mulsinošs. Mīkla, kā to bija norādījis virsraksts. Kastē gulēja 7 dzelteni baloni, katram bija piestiprināts melns gumijas aizbāznis. Uzreiz tas tika atzīmēts kā dīvaini un iespējams draudīgi, taču vēl bija jāuzrodas vēl vairākiem jautājumiem. Kad varas iestādes rūpīgāk apskatīja kasti, viņas tās atrada norādītu svaru. Kopējais iepakojuma svars bija 50 kg, jeb aptuveni 110 mārciņas. Kad to nosvēra, tas svēra tikai 13,6 kg, jeb 30 mārciņas. Bija zaudēts ievērojams svars. Kur palika pārējais? Drīz tika noskaidrots, ka kaste bija dreifējusi ūdeņos līdz pat 8 nedēļām, kā tiek apgalvots, nosūtīta no Ļeņingradas, Krievijā. Laiks, ko kaste bija pavadījusi dreifējot, varēja ļaut balona gaisam izplūst. Pieņēmums, ka baloni kādreiz bija piepildīti, radīja mīklu. Telpā, kur atradās kaste, dirsnieki bija sapulcējušies apkārt, un skaļi tika izteikta biedējoša doma. Kas notiktu, ja baloni būtu piepildīti ar toksisku gāzi? Šīs ierosinājums, protams, bija pilnīgi iespējams. Augstā kara laikmets bija vardarbīgs, un jebkura iesaistītā puse būtu apsvērusi jebkādus vispostošākos līdzekļus. Nebūtu nekāds pārsteigums, ja tiktu pielietots bioķīmiskais kašs. Šī satraucošā ideja tika rūpīgi izpētīta, taču uz pašiem baloniem netika atrastas nekādas indi vai toksīna pazīmes, un tie bija dreifējuši jau kādu laiku. Neviena piekrastes teritorija neziņoja par gaisa saindēšanās pazīmēm, taču simptoma parādīšanās varēja palikt nepamanīta vai tikt sajaukt ar parastu saaukstēšanos. Tā kā nebija nekādu pierādījumu, kas liecinātu par kādu konkrētu notikumu gaitu, 7 dzeltenie baloni tika ievietoti arhīvā, gaidot papildu pierādījumus, kas varētu sniegt kādu izskaidrojumu. Tikmēr, aptuveni 200 km attālumā, Maratonā, tika atrasta otrā kaste, kas bija identiska pirmajai un dreifēja pa ūdeni. Bailes bija atgriezušās. Zinātnieki tika iesaistīti lietā un noskaidroja, ka pirmajā kastē esošajos balonos bija tikai gaiss, kas tikai vēl vairāk padziļināja noslēpumu. Neskatoties uz plašām izmeklēšanām un aicinājumiem sniegt informāciju, nekādi skaidrojumi nekad netika atrasti, atstājot 7 dzeltenos Padomju Savienības balonus kā draudīgu mīklu. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un uzspiest paziņojumu zvaniņu, lai vienmēr būtu lietas kursā par visiem mūsu turpmākajiem video. Bet mans vārds ir Top 5 Unknowns, un es tiksimies ar jums nākamajā video.